Pirmais NLO tika redzēts 12,000 gadus pirms mūsu ēras. Kopš tā laika cilvēki redzējuši lidojušus šķīvīšus un biedējošus citplanētiešus. Citi piedzīvojuši nolaupīšanu. Daudzi uzskata, ka tikšanās ar citplanētiešiem ir mēlī. Tad, 20. gadsimta 80. gados, tika izdota mīklaina grāmata Projekts Zilā planēta. Grāmata atklāja, ka valdība ir informēta par citplanētiešu viesošanos uz Zemes un gatavojas ar tiem sadarboties. Ir projekti, pie kuriem strādā gan cilvēki, gan citplanētieši. Daudzi uzskata, ka grāmata satura informāciju par citplanētiešu izdzīvošanas iespējām. To var uzskatīt par sazvērestību teoriju Bībeli. Mums jābaidās. Mēs ieskatīsimies slepenā projekta lapās. Pasaule ir sacelta kājās. Slepenie dokumenti tika slēpti vairākas desmitgades. Tajos reģistrētas NLO aktivitātes. Tagad šie dokumenti ir publiski pieejami. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība cenšas no jums slēpt. Slepenās lietas, citplanētieši. Mēs atklāsim pasaules lielākos noslēpumus. Projektā Zilā planēta minētas 160 citplanētiešu rases, tehnoloģijas, eksperimenti un pazemes būves. Viss liecina par to, ka valdībai ir liels noslēpums. Ja šis projekts patiešām ir īsts, tas mainīs mūsu priekšstatus par izplatījumu. Mēs vairs nebūsim tā centrs. Ja nu šis projekts ir īsts, ja nu valdības slēpjas ziņas par citplanētiešiem, kad tas viss sākās? 1945. gada 16. jūlijas, 56 km attālumā no Sokaro pilsētas, Ņumeksikā. Neilgi pirms 5:30 rītā ASV dienvidrietumu daļu satricināja liels sprādziena vilnis. Sprādziena diametrs bija 3 km. Tas iznīcināja 12 kvadrātkilometru lielu teritoriju. Tiek detonēta izmēģinājuma atombumba. Tas bija atomieroču ēras sākums. Atombumbas izmēģinājums, kā arī atomu uzbrukumi Hirosimai un Nagasaki atstāja milzīgi iespaidu ne tikai uz mūsu planētas iedzīvotājiem, bet arī tiem, kas vēroja mūsu planētu no lielu attāluma. Lielo izmēru dēļ sprādzieni bija labi saskatāmi no kosmosa. Tie, kas atradās Zemes tuvumā, varēja to redzēt. Kopš 20. gadsimta 40. gadiem, kad sākām kodola izmēģinājumus, parādījās NLO. Citplanētieši interesējās par enerģijas izlādēšanos, kas notika uz Zemes. 1947. gada 8. jūlijas, 2 gadus pēc pirmā kodola izmēģinājuma, 240 km attālumā no tā norises vietas, tika reģistrēts lielākais un zināmākais ar citplanētiešiem saistītais notikums. Kādēļ citplanētieši devās uz Rozvelu, kas atradās Rozvelas gaisa spēku bāzē? B-29 bumbvedēji, kas uz Hirosimas un Nagasaki nometa kodolieročus. Tā bija ASV bāze, pirmā kodolieroču bāze. Kodola sprādziena rezultātā tika radīts liels karstuma vilnis. Vai tas citplanētiešiem lika domāt par Zemes iedzīvotāju augstu attīstības līmeni? Citplanētieši nemeklēja cilvēkus. Tie ieradās kodolieroču radītās enerģijas dēļ. Viss, kas ar mums notiek, ir mūsu pašu vaina. Neviens nedomāja, ka kodolieroču lietošana ir saistīta ar citplanētiešu pirmo apciemojumu. Par to uzzinājām tikai tad, kad pēc 30 gadiem nāca gaismā projekts Zilā planēta. Grāmata atklāja patiesību par eksperimentiem, cilvēku nolaupīšanām un citplanētiešu pazemes pilsētām. Tas viss jau ir noticis, tikai cilvēki neko nezināja. Projekts Zilā planēta ir pierakstu apkopojums. Tos veicis kāds cilvēks, kurš pats piedalījies mūsu valdības un citplanētiešu kopīgi veidotajā projektā. To var uzskatīt par NLO sazvērestību teoriju Bībeli. Daudzi NLO pētnieki domā, ka grāmatu sarakstīja zinātnieks Jeffersons Souza. Souza piedalījās slepenos valdības projektos. Pastāv uzskats, ka viņam bija piekļuve visiem valdības noslēpumiem. Viņš visu pierakstīja. Souza dokumentēja 160 citplanētiešu rases, kas apmeklēja Zemi. Viņš paskaidro, kādēļ citplanētieši uzbruka lielopiem. Grāmatā izskaidrots, kādēļ citplanētieši nolaupīja cilvēkus. Pats Souza pazuda bez pēdām. Neviens nespēja pārbaudīt vai pierādīt Jeffersona Souzas eksistenci.
Līdz pat šim brīdim nav atrasti pierādījumi tam, ka viņš strādājis armijas vai valdības labā. Esam dzirdējuši stāstus par cilvēkiem, kas izpauduši informāciju par šiem slepenajiem projektiem. Šie cilvēki atzinās, ka ir strādājuši ar NLO saistītos projektos, bet pēc tam pazuda. Par šiem projektiem nedrīkst runāt. Tie, kas izpļāpājas, mirst. Nav ne mazāko šaubu, ka projekts Zilā planēta bija ļoti slepens. Grāmatas autors bija iesaistīts šajā projektā. Neviens nevar noliegt, ka šiem stāstiem ir baiss vēstījums. Notikušais var mainīt cilvēces attīstības gaitu uz visiem laikiem. Ielūkojoties dokumentā, uzduramies vēl šausminošākiem plāniem. Turpinājumā projekts Zilā planēta atklāja neiedomājumu valdības noslēpumu. Pazemē atrodas bāze, kur notiek neiedomājamais. Valdība bija gatava darīt visu, lai apklusinātu tos, kas zina patiesību. Jūs skatāties raidījumus Slepenās lietas citplanētieši. Mēs atklāsim pasaules lielāko noslēpumu. Slepenās lietas citplanētieši. Vai beidzot zinām patiesību par citplanētiešiem? Vai mēs esam vieni, vai arī mūsu vidū ir citplanētieši? 30 gadus pēc Roosevelta notikumiem parādījās noslēpumaina grāmata. Tā šokēja visus, kas tic citplanētiešu pastāvēšanai. 1947. gadā Rooseveltā avarēja NLO. Mēs atradām iekārtas, citplanētiešu līķus un dzīvu citplanētieti, dzīvu radījumu no ārpasaules. Kas notika pēc tam? Risinot citplanētiešu jautājumu un Otrā pasaules kara sekas, prezidents Trūmens parakstīja valsts drošības aktu, kas liedza sabiedrībai uzzināt patiesību. Šis aizliegums darbojas līdz mūsdienām. Slepenā lieta – ēnu valdība. ASV valdībai nav pierādījumu, ka ārpus mūsu planētas pastāv dzīvība. Tāpat nav pierādījumu, ka cilvēki jebkad ir tikušies vai sazinājušies ar citplanētiešiem. Mūsu rīcībā nav ziņu, kas liecinātu par svarīgas informācijas slēpšanu no sabiedrības. Patiesība par citplanētiešiem tiek slēpta. Valdība noliedz, ka tā ir informācija par tiem. Vēl jau vairāk tā noliedz sadarbību ar citplanētiešiem un to tehnoloģiju izmantošanu. Par šiem jautājumiem ir aizliegts runāt. Pilnīgi viss tiek noliegts. Grāmatā projekta Zilā planēta rakstīts, ka ASV valdība darīja visu iespējamo, lai glabātu lielāko noslēpumu cilvēces vēsturē. Tā pašā laikā tā mēģināja gūt labumu, iepazīstot citu planētu iedzīvotāju tehnoloģijas un ieročus. Valdībai bija nepieciešami palīgi. Grāmatā projekta Zilā planēta tiek pieminētas vairākas slepenas organizācijas, kas rūpīgi pētīja citplanētiešu darbības. To mērķis bija ar citplanētiešiem, kas ierodas uz Zemes, izveidot saziņu. Pirmo reizi grāmatā projekta Zilā planēta tiek minēti konkrētu slepeno aģentūru nosaukumi. Sarkanā gaisma – slepena militārā apakšvienība, kuras uzdevums bija pārbaudīt un izmēģināt atrastos NLO. Zilā komanda bija cilvēku grupa, kas pētīja citu planētu dzīvības formas. Delta – drošībnieki un īpašo uzdevumu aģenti, kas pazīstami ar nosaukumu Vīri melnā. Viens no grupējumiem bija daudz slepenāks par pārējiem. Bēdīgi slavenā aģentūra MJ12. Es domāju, ka vislepenākā organizācija, kas rūpējās par valdības noslēpumu glabāšanu, bija grupējums Varenie 12, jeb MJ12. MJ12 tika izveidots uz Nacionālās drošības organizācijas bāzes. Šī organizācija atbildēja par saziņu ar citplanētiešiem un citu dimensiju pārstāvjiem, kuri bija sazinājušies ar cilvēkiem. Valdība izveidoja 12 cilvēku grupu, kurai tika dota atļauja sazināties ar citplanētiešiem. Viņi varēja pieņemt visus lēmumus, kas attiecās uz citplanētiešu un cilvēku komunikāciju. Tikai 12 cilvēki. Grāmatas projekta Zilā planēta autors vēsta, ka MJ12 rindās strādāja zinātnieki, militārie līderi un valdības pārstāvji, tostarp arī pazīstamais aizsardzības ministrijas sekretārs James Forrestalls. Ja šī informācija ir patiesa, slepenais grupējums veiksmīgi noslēpa citplanētiešu eksistenci no sabiedrības un lika pamatus slepenam projektam, kas turpinās līdz mūsdienām. Lai glabātu noslēpumus par NLO, MJ12 iespējams veica neskaitāmus noziegumus, slēpa patiesību par Rooseveltu, veica neskaitāmas slepkavības, nolaupīja cilvēkus un izraisīja negadījumus, kuros cieta valstī nevēlamie indivīdi. Dažreiz nevēlami kļuva slepeno biedrību locekļi. Vadošie NLO pētnieki norāda uz bijušo aizsardzības ministrijas sekretāru Jamesu Forrestallu.
Prezidents Trūmens Forestolu atstādināja no amata, kad viņš atteicās glabāt noslēpumu par citplanētiešiem. 1949. gada 22. māja rītā Forestols tika atrasts miris. Viņš noslēpumainos apstākļos izlēca pa slimnīcas 16. stāva logu. Dokumentos minēts, ka Forestols mira no kritiena. Līdz pat šai dienai valdība noliedz MJ12 eksistenci. Nesen gaismā nāca 2 dokumenti, kas apstiprina, ka MJ12 ir pastāvējusi. Tika atrasti pierādījumi par slepeno grupu pastāvēšanu. Grupas joprojām darbojas un veic visus paredzētos uzdevumus. Aģentūra slēpj NLO pastāvēšanu un turpina izmeklēt citplanētiešu tehnoloģijas. Tās nav iedomas, ir pierādījumi. Šos pierādījumus var izmantot, lai uzsāktu tiesas procesu. Slepenais dokuments glabāja vēl kādu daudz šokējošāku un neiedomājamāku nākotnes vīziju. 40. gados tika sastādīti ziņojumi par citplanētiešu gaisa kuģu nosēšanos ASV gaisa spēku bāzēs. Valdība sastādīja līgumus ar vairākām citplanētiešu rasēm, kas ļāva mums apgūt citplanētiešu tehnoloģijas. Kādēļ es ticu apgalvojumam, ka mums bija kontakts ar citplanētiešiem? Laikā, kad notika minētie eksperimenti, mūsu tehnoloģijas strauji attīstījās. Tas notika 20. gadsimta 40. gados, 45. un 47. Cilvēki domā, ka tas notika pateicoties karam. Kā mēs radījām iepriekš neredzētas iekārtas? Kā tas notika? Citplanētieši mums ļāva iepazīt savas tehnoloģijas, bet ko mēs devām pretī? Raidījuma turpinājumā izstāstīsim, ko iespējams valdība deva citplanētiešiem apmaiņā pret viņu tehnoloģijām. Kāda bija vienošanās, kam piederēja šī bāze? Noskaidrosim, kas aiz tā visas slēpjas. Lielas mandeļu formas acis, plikas galvas, šādas radības nolaupīja cilvēkus. Jūs skatāties raidījumu Slepenās lietas citplanētieši. Mēs atklājam lielāko pasaules noslēpumu. Slepenās lietas citplanētieši. Vai citplanētieši dzīvo starp mums? No kurienes tie ieradās? Ko tie vēlas? Pirms 20 gadiem NLO pētnieku starpā izplatījās satraucošs dokuments. Tajā tika aprakstīti citplanētieši, kas slēpus dzīvo starp cilvēkiem. Dokumenta nosaukums – Projekts Zilā planēta. Grāmatā minētas vairāk nekā 150 citplanētiešu sugas, kas apmeklēja vai joprojām apmeklē mūsu planētu. Citplanētiešu sugas tiek raksturotas ar biedējošu precizitāti. Rodas sajūta, ka grāmatas autors tās ir redzējis. Grāmatā minētas vairāk nekā 150 sugas, kas viesojušās uz Zemes. Tiek pieminēti greģi, nordiki un reptoīdi. Arī uz Zemes dzīvo dažādas cilvēku rases. Tās ir atšķirīgas. Mēs zinām, ka daudzi citplanētieši nolaupītie cilvēki piemin greģus. Tie ir ļoti tievi, parasti nedaudz pārsniedz 1 metru. Tiem ir lielas, sīpolveidīgas galvas un mandeļu formas acis. Interesanti, ka visi citplanētiešu apraksti ir līdzīgi. Cilvēku liecības par notikušo ir atšķirīgas. Ar dažiem tika veikti nežēlīgi eksperimenti, bet citi tikai izvizināti citplanētiešu gaiskuģos. Šādi stāsti ir visbiežākie. Vēl grāmatā aprakstītas citplanētiešu sugas, kas dzīvo zem ūdens – ridželioni un reptoīdi. Grāmatā Projekts Zilā planēta minēts, ka šīs sugas ir bīstamās. Izdzīvošanai tām nepieciešamas cilvēku asinis. Vēl grāmatā rakstīts, ka ne visas sugas vēlas panākt cilvēku iznīcību. Nordiki ir ļoti līdzīgi cilvēkiem, taču tie ir daudz garāki. Tie vēlas glābt cilvēci. Grāmatā detalizēti aprakstītas daudzas citplanētiešu sugas. Kā šie citplanētieši spēj dzīvot uz Zemes, mums to nezinot. Slepenā grāmata atklāja ne tikai to, ko citplanētieši slēpj, bet arī to, kur tos meklēt. Slepenais dokuments – Dulce bāze. Tiek ziņots, ka Dulce vai netālu no tās atrodas liela pazemes bāze. Tā ir vairāki stāvi, un tā ir ļoti slepena. Ja var ticēt informācijas avotiem, zem Hikarila indiāņu rezervāta atrodas iespaidīga būve, kur lielā slepenībā darbojas citplanētieši.
Ar tiem sadarbojas mūsu valdības pārstāvji. Es šo vietu apmeklēju. Tikos ar Hikarila indiāņiem, kuri stāstīja ļoti savādus stāstus par neizskaidrojamām gaismām un lidojošiem objektiem. Naktī pa rezervāta teritoriju klīst savādas būtnes. Un tur tiešām kaut kas notiek. Ēkai ir 7 stāvi. Tajā mitinās 18,000 citplanētiešu. Bāzē tiek veikti eksperimenti, kas saistīti ar ieroču un cilvēku veidīgu ķirzaku radīšanu. Zemākie stāvi ir īpaši slepeni. Dažos stāvos pētījumi tiek veikti, lai apmierinātu citplanētiešu, nevis cilvēku vajadzības. Tur notiek visnotaļ šokējošas darbības. Citplanētieši gremdējas tvertnēs, kas pildītas ar cilvēku ķermeņu daļām, tādā veidā uzsūcot nepieciešamās barības vielas. Dažos stāvos notiek citplanētiešu mākslīga apaugļošana un pavairošana. Vai iespējams, ka šīs darbības notiek tepat uz Zemes? Projekts Zilā planēta atklāja vienošanos starp ASV valdību un citplanētiešiem, kas ļauj citplanētiešiem veikt cilvēku prātu ietekmēšanas eksperimentus. Dokumentā minēta citplanētiešu izmitināšana, pavairošana un ģenētiskā izpēte. Eksperimentu iznākums noteikti ir atrunāts slepenajā vienošanās starp ASV valdību un citplanētiešu rasēm. Kāda bija šī vienošanās? Kam patiesībā šī bāze pieder? Vai mēs sadarbojamies labprātīgi, vai arī mūs piespieda ar varu? Par vienošanos nav nekādas informācijas. Vienīgais, kas mums ir zināms, ir tas, ka šāda vienošanās bija. Mēs citplanētiešiem atļāvām nolaupīt noteiktu daudzumu cilvēku medicīniskajiem eksperimentiem. Kas notika vēlāk? Citplanētieši sāka nolaupīt arvien vairāk cilvēku, pārsniedzot iepriekš noteikto daudzumu. Cilvēku liecībās minēti eksperimenti. Cilvēki min sāpes, spīdzināšanu un bailes. Tiek nolaupīti dzīvi cilvēki. Ja projekts Zilā planēta ir īsts, neviens nav pasargāts. Ne es, ne mana ģimene, ne jūsu ģimenes. Visiem draud briesmas. Kāds ir eksperimentu mērķis? Grāmatas sniedz ļoti nepatīkamu atbildi. Grāmatas autors min vairākus iespējamos nolaupīšanas iemeslus, taču visticamāk, cilvēkus nolaupa reprodukcijas nolūkam. Citplanētieši nolaupa cilvēkus, lai ar tiem eksperimentētu un veidotu cilvēku citplanētiešu hibrīdus. Kādēļ nepieciešama citplanētiešu un cilvēku krustošana? Vienīgā racionālā atbilde, ko spēj iedomāties, tas arī tiek pamatot šajā grāmatā, ir savas sugas saglabāšana un vairošanās. Kas notiks ar Zemi, kad citplanētieši iegūs visu nepieciešamo informāciju? Pēc pārtraukuma. Ja grāmata vēsta patiesību, kas notiks ar cilvēkiem? Vai slepenais līgums paredz sadarbību, vai arī cilvēces bojā eju? Kā cilvēkiem vajadzētu gatavoties gaidāmajiem notikumiem? Jūs skatāties raidījumu Slepenās lietas citplanētieši. Mēs atklāsim pasaules lielāko noslēpumu. Slepenās lietas citplanētieši. Slepenā grāmatā lasāmi baisi stāsti par cilvēku nolaupīšanu un eksperimentiem. Ļoti iespējams, ka pēc eksperimentu veikšanas citplanētieši paveiks vēl baisākus darbus. Padomājiet loģiski. Kas notiks, kad citplanētieši sapratīs, ka cilvēki ir vislielākie kaitēkļi uz planētas Zeme? Ko citplanētieši iznīcinās? Cilvēkus. Ja grāmatā rakstīta patiesība, mūs gaida liela revolūcija. Valdībā ir jāatklāj patiesā situācija. Projekts Zilā planēta ir citplanētiešu izdzīvošanas rokas grāmata. Grāmata var palīdzēt izdzīvot tikai tad, ja mēs tai ticam. Jūs skatījāties raidījumu Slepenās lietas citplanētieši. Mēs atklājam pasaules lielāko noslēpumu.